Jau, daži man prasīja, kur palika, velo projekts. Šeit būs turpinājums. Čau! Hei! Vasarā es izlēmu atjaunot ģimenes veco velospēdu. Mēs paspējām viņu izjaukt, noņemt veco krāsu ar krāsas noņēmēju un apstrādāt virsmu ar ūdeņražu un etiķu maisījumu, kas dota mums vēlamo redstyle efektu. Tā rāmis rūsēja gandrīz 4 mēnešus. Tālāk es apstrādāju virsmu ar abrazīvo švammi, aiztaisīju caurumus ar līmlenti, un pēc kā rāmis tiek notīrīts un attalkots. Tad tas tiek uzkarināts kokā. Tālāk rāmis tiek apstrādāts ar laku. Laku uzpūtu 5 slāņos. Tāds arī izskatās galējais produkts. Tālāk mēs notīram virsmu, kur liksim stūras bļodiņas, notīram pašas bļodiņas, iesmērējam kontakta virsmas ar smērvielu un ievietojam tās. Ar specializētu iekārtu iebīdam viņas savā vietā. Pēc dakšas instalācijas secinājām, ka viena bļotiņa ir deformējusies, tāpēc veiksim modifikāciju ar citu specializētu iekārtu. Vēlreiz kārtīgi iesmērējam kontaktu virsmas ar soldolu, to pašu izdaram ar gultņiem un instalējam viņus iekšā. Tiecīgi tiek pievienot dakša, pieskrūvēs klāt regulējošais uzgrieznis, paplāksne un fiksējošais uzgrieznis. Pieregulējam stūri, lai brīvi kustās, pieskrūvējam fiksējošo uzgriezni atbilstoši rūpnīcas specifikācijai. Pēc tam tiek pievienots stabuls adapteris, pie kura pievienojam klāt stūres izdesumu un pieregulējam, lai tas ir taisns. Pēc tam rāmis tika aizvests uz servisu, kurā tika instalēts jauns monobloks. Pāris dienas vēlāk sākās interesantākā daļa un visu pārējo detaļu pievienošanu. Pievienojam klāt stūri, bremžu sviras un ātrumu pārslēdzējus. Sapūtām ručkas ar vēdešku, lai vēlas labāk uztikt virsū. Pievienojam riteņus un pie jaunā monobloka skrūvējam klāt klaņus. Vienojam klāt bremzes ar bremžu trosītēm. Vienojam klāt aizmugurējo ātrumu pārslēdzēju un velkam caur to ķēdi. Ātrumu regulēšana man sagādāja lielākas grūtības nekā es gaidīju, tāpēc man nācās vērsties pēc palīdzības. Pēc nelielas palīdzības mēs arī sākām regulēt ātrumus. Un tas pats tika izdarīts ar priekšējiem ātrumiem. Kad ātrumi bija saregulēti, ķēros klāt bremzēm, kuras izrādās regulē ar tiem 3 caurumiem un ar atsperi, nevis tikai ar trosīti. Pēc tam piepumpēju riepas atbilstoši specifikācijai. Un pēdējais, kas atlika, bija pievienot sēdekli. Šādi arī izskatās nokomplektēts redstyle velospēds. Atjaunošana man izmaksāja apmēram 80 eiro. Vēlējos piebilst, ka velospēds ir iegādāts vairāk kā 25 gadus atpakaļ, tāpēc tam ir sentimentāla vērtība. Un test drives. A few moments later. It was at this moment he knew. He fucked up. Jā, un tā ir dzīves skarbā realitāte. Tikai
pa īstam riteni pieliekot pie slodzes, mēs sapratām, ka šī kasete nekam nedara un ka ir jāmeklē cita vietā. Tas nozīmē tikai to, ka projekts turpinās. Līdz nākamajai reizei.